tika ēsta lielā torte un svinēta dzimšanas diena. Biķerniekiem 45. Daudziem no trasē sastaptajiem motorsporta veterāniem šajā īpašajā dienā trīcēja sirsniņa. Viņi brauca tad, kad mēs bijām mazi ķipari vai pat nebijām dzimuši. Tā jau ir ikvienam dalībniekam un skatītājam, kurš kaut reizi pabijis biķernieku trasē, tās ir spilgtas emocijas, kuras pat šodienas materiālajā pasaulē grūti izmērīt kādās liederības mērvienībās. Pēdējos gados motorsporta braucējiem, entuziastiem, sacensību rīkotājiem varēja šķist. Trase nolēmta iznīcībai. Taču šodien visi atplauks smaidā. Trases līkumiem iespējama atzimšana. Biķernieku kompleksa sporta bāzi pārņēmusi Ceļu satiksmes drošības direkcija. Viņa nav vienkārši padomu laika sporta būve, bet viņi būvējuši latviešu sportistus, ko mēs zinām, tā kā Ošiņš, Kjope, un ar savām rokām brīvprātīgi, pat bez naudas. Un viņi jāsaglabā gan bērniem, gan mazbērniem, lai vēl šeit varētu braukt, arī jaunatnē trenēties. Un, protams, ka es ceru, ka izdosies arī rīkot pat starptautisku mērogu sacensības. Protams, šeit daudz jādomā par drošību, ātrumu ir citi kā tajā laikā. Katrā ziņā darbi daudz, un es varu solīt tikai to, ka darīsim visu, lai to trasi saglabātu, uzlabotu, lai patiešām šeit būtu līmenī. Biķernieku trases 45. jubilejas svinības tiek atklātas ar dalībnieku parādi. Šoreiz braucēji savu spēkrutus atstājuši tehniskajā parkā un nāk paši kopā ar tautumeitām un tautudēliem. Trase tiek apsveikta jubilejā, griezti danči un teiktas uzrunas. Kad beidzās biķernieku 45 gadu jubilejas svinības, sākās 1000 km maratons. Dažādu valstu pārstāvji lielajā biķernieku trasē 8 stundu garumā rādīja ātrumu. Tādas autošosejas cīņas sen neviens nebija redzējis. Tāpat arī to, kas notika arēnā Rīga. Tas, ka traki ir ārzemju motofrīstailisti, zina visi, bet to,